Lūznavas pagasts atrodas Latvijas austrumu daļā, Reizeknes novadā. Daļa pagasta teritorijas ietilpst Rāznas Nacionālajā parkā. Lūznavas pagastu apdzīvo vairāk nekā 1000 iedzīvotāju. Lūznavas nosaukums kļuva zināms 19. gadsimta 70. gados, kad šeit tika uzcelta Lūznavas muiža un izveidots parks. Agrāk šajā teritorijā atradās Laizānu sāģa, un 19. gadsimta 70. gados viņi iegādājās, tātad nopirka šo zemi, sāģu, brāļi Dlužņevski, poļu mužnieki brāļi Dlužņevski. Bet diezgan ātri, 19. gadsimta beigās, viņi pārdeva atkal poļu mužniekam, Kerbičam, pēc tautības tātad arī polim, pēc izglītības dzelzceļa inženieram šo sāģu. Un īstenībā brāļi Dlužņevski īpaši daudz neizdarīja, lai Laizānu šo sāģu pārvērstu par mužu, bet galvenokārt visu to darbu pārvērtībā uz ceļā uz mužu to izdarīja Kerbičs un viņa dzīves biedre. Tā kā Kerbičs un viņa dzīves biedre ārkārtīgi mīlēja dabu, tad apkārt mužai viņi ierīkoja 20 hektāru lielu parku. Tas parks ir ļoti skaists un viņš nozīmīgs ar to, ka tur ir, tas bija ierīkoti tie 7 dīķi, kurus savienoja kanāls viens, un tajā pašā laikā tur arī līdz šim brīdim sastopamas ļoti retas augu sugas. Tālāk attīstoties un ejot notikumiem tālāk, īstenībā īsi pirms laikam Pirmā pasaules kara Kerbičs devās uz Itāliju, jo tur viņš arī pats dzīvoja un šeit laikam ciemojās tikai vasaras mēnešos. Viņš īsi pirms, kā jau es teicu, pirms Pirmā pasaules kara aizbrauca uz Itāliju un īstenībā vairāk te neatgriezās, bet atstāja šo mužu sava pārvaldnieka Ksendzapoļska pārvaldībā. 1922. gadā Latvijas laikā, tātad brīvvalsts pirmās laikā, te tika ierīkota Kurlmēmo skola, bet arī zeme bija sadalīta starp iedzīvotājiem, skolu un Ksendzapoļskiem. Man zināms, ka 1945. gadā, tātad pēc Otrā pasaules kara, uz šejieni no Vipingas pārcēla Reizeknes lauksaimniecības tehnikumu. Lūznavas muižas kungu māja celta romantizētā jūgendstilā, būvēta no sarkaniem ķieģeļiem ar atbilstošu telpu plānojumu, fasāžu apdari un interjera dekoriem. Pašlaik muižā tiek plānots veikt restaurāciju. Projekta pirmajā kārtā atjaunots tiks muižas pirmais stāvs, kurā tiks ierīkota ceremoniju zāle dažādiem pasākumiem. Muižas pirmajā stāvā pašlaik atrodas pagasta bibliotēka. Mēs esam šeit no janvārī tikai. Agrāk bibliotēkā atradas Zusnas ciemā un pārcelta uz Lūznavu janvārī. Mēs domājam, ka šeit būs vairāk lasītāju skaits un visiem ļoti ir vajadzīgs interneta pakalpojumi, printēšana un kopiešana un tā tālāk, un arī literatūra. Pēc kā ir lielāks pieprasījums pēc literatūras vai pēc interneta pakalpojumiem? Pēc interneta pakalpojumu vairāk. Cik bieži izdodas papildināt grāmatu fondu? Šogad mēs plānojam tikai 500 grāmatu iegadi. Tas ir ļoti maz. Biblioteka tas ir ļoti maz. Tāpēc, ka mums vajadzēja nozaru literatūra, latviešu un krievu valoda, da literatūra latviešu, krievu valoda un bērnu literatūra arī latviešu un krievu valoda. Un tā 500 ir ļoti maz. Muižas teritorijā ierīkots skaists parks. Tā platība 23,7 hektāri. Parkā savulaik tika novietota itāļu mākslinieka veidota Madonas statuja, taču Otrajā pasaules kara laikā statuja tika iznīcināta un noslīcināta dīķī, taču pirms 19 gadiem lūznavieši to atjaunoja. Vai jūs pati bieži apmeklējat, ejat tur atpūsties? Jā, ejam pie Madonas. Ejam mātes dienā, ejam citās reizēs, kādās svētās dienās, tāpat brīvās dienās pa parku pastaigājamies, paskatāmies tā jaunās puķu dobītes, kas ir parkā. Kādreiz strādāju skolā un ar audzēkņiem esmu kopusi un bijusi parkā, un tāds ļoti patīkama vieta, kur mēs aizējam, gan audzēkņi, gan vietēji atpūšas. Tā ir mūsu vērtība. Jā, tas ir tur, kur ir daudz tādu koku, daudz tādu pieminekļu, un parks mums vienmēr ir tā redzeslokā, kur gan audzēkņi kopi, gan arī pagasts kopu, un darbi turpinās. Uz šo laiku vēl tur ir kas darāms daudz. Pagasts daudz projektus veids
parka labiekārtošanā un, lai, teiksim, varētu iesaistīties arī jaunieši. Parkā jau tur kopš senām dienām ir tāda saucamā mīlestības salē, kur viņam patīk pastaigāties. Ir tāpat saliņa ar tādu tiltiņu, un tas dīķīts tagad ir labi iekārtots. Viņi arī tur var aizkavēties. Gan pagasta jaunieši, gan skolas jaunieši parkā svin Jāņus. Tā mums ir tradīcija. Tur tos organizē pagasts kopā ar savu folkloras kopu. Agrāk pagastā darbojās pamatskola, kas atradās Muižas ēkā, taču tā ir slēgta. Tomēr Lūznavā joprojām pastāv gan Lūznavas profesionālā vidusskola, gan pirmskolas izglītības iestāde Pasaciņa. Pirmskolas izglītības iestāde Pasaciņa jau pastāv 37 gadus. Tātad 37 gadi ir dzirdamas bērnu čalas, raudas, tad, kad ir jāšķiras no māmiņas, jo bērniem tas ir liels uztraukums. Bērni ir pieraduši ar ģimeni būt kopā, bet bērniem ir savs darbs, vecākiem ir savs darbs. Un mūsu bērndārzā ir 3 grupiņas, tātad paši mazākie ir no 1,5 gadiņa un 2-gadīgie. Ir 3-gadnieku, 4-gadnieku grupa un 5-gadīgo, 6-gadīgo grupa. Cik bērnu pašlaik apmeklē bērnu dārzu? Vispār Lūznavas pirmskolas izglītībā ir 50 bērniņu šogad. Un vai tie ir tikai no Lūznavas vai arī no citiem pagastiem? Nē, arī ir no kaimiņu pagasta, no Maltas. Un kā ir pārsvarā latviešu vai krievu valodīgie bērni? Vairāk gan sanāk krievu valodīgie bērni. Tad, kad bērni atnāk pie mums, runājam gan krievu valodā, gan latviešu valodā. Un nodarbībās arī, ja bērniņš kaut ko nesaprot, iztulkojam viņa dzimtajā valodā. Un kas ir tas, ko mācās bērni šeit? Pirmkārt, sadzīvot savā starpā, rotaļāties un, protams, apgūst īmaņas un prasmes, kas nepieciešamas skolā būs. Lūznavas profesionālajai vidusskolai ir būtiska nozīme pagasta attīstībā. Šeit mācīties dodas jaunieši ne tikai no Latgales, bet visas Latvijas. Lūznavas profesionālajā vidusskolā tiek apgūtas tādas mācību programmas kā ēdināšanas pakalpojumi, autotransports, būvdarbu speciālists un zivkopība. Mūsu skolā mācās 281 audzēknis, un mēs pamatā piedāvājam 4 izglītības programmas. Arī šogad ļoti esam gandarīti par uzņemšanu, jo visās 4 izglītības programmās ir uzņemti jauni audzēkņi. Kopskaitā viņi ir nedaudz pāri 100, un, protams, tas mums ļoti, ļoti gandarīja, jo pagājušā gadā varbūt šī uzņemšana nebija tik veiksmīga. Profesionālajā vidusskolā tiek realizēti dažādi projekti. Tie ir gan Latvijas, gan starptautiska mēroga. Projektu ietveros audzēkņiem ir iespēja gūt jaunu profesionālu pieredzi ārzemēs. Svarīgs bija audzēkņiem, bija Leonardo da Vinci projekts. Mūsu audzēkņi bija praksē, zivkopības speciālisti bija praksē zivkopības saimniecībā Somijā, ēdināšanas servisa speciālisti bija praksē Vācijā, un Vācijā praksē bija arī apdares darba tehniķi. Bērni par šīm prakses vietām ārzemēs ir ļoti apmierināti. Arī apmierināti ir tie cilvēki, pie kuriem viņi darbojās. Patreiz skolā tiek uzsākts ir Eiropas reģionālās attīstības fonds, kura rezultātā, kad jau būs īstenots projekts, mums būtībā būs visām izglītības programmām jauns mācību aprīkojums. Būs atremontēts vai renovēta mācību iestāde kā tāda, gan elektroinstalācija, gan, teiksim, ventilācijas sistēmas no jauna, būs iebūvēts lifts, būs veikti apdares darbi skolā. Projekta mērķis ir arī vēl tāds, ka līdz ar to uzlabosies uzņēmēja darbības vide Latgales reģionā, un līdz ar to būs ieguvēja visa sabiedrība kopumā. Lai sagatavotu labus speciālistus, apmācības skolā ir gan teorētiskas, gan arī praktiskas. Autotransporta izglītības programmas praktiskie darbi notiek speciāli tam paredzētās darbnīcās. Kas ir tas, ko jūs šeit mācāties? Mēs mācāmies ar automehānikiem, autotransporta programmā. Šajā brīdī mēs strādājām ar metāla apstrādes darbgaldiem. Par šo programmu jauniešu interese pieaug vai pazeminās?
interese ir liela. Viņiem ir sasaiste ar tehniku, viņi arī mājās ir strādājuši ar tehniku, un daudz kas mājās arī lūst. Un, tā kā programmā tas viss ir ietverts, viņi to veido, labo. Par programmu tiešām interese ir, manuprāt, ļoti liela. Un kur jūs ņemat tos materiālus, kā trenēties, teiksim, tās mašīnas, kas tiek labotas? Vai? Mašīnas mums tika piegādātas arī no Norvēģijas projekta ietvaros, un arī projekti turpinās, un mēs gaidām jaunu autobusu, dīzeli, ar kuru arī turpmāk strādāsim, un vispār ļoti daudzas iekārtas par diagnostiku, par automašīnu remontu tiks piegādātas. Pašlaik Lūznavas ciemā tiek realizēts ūdeņsaimniecības projekts. Darbi sākās vasarā, un pavisam drīz tie tiks pabeigti. Notiek dzeramā ūdens tīkla atjaunošana un arī notiks notekūdeņu savākšanas tīkla atjaunošana. Piereizes arī tiek atjaunots ūdens tornis, un tas ir saistīts ar to, ka dzeramā ūdens kvalitāte bija neatbilstoša Eiropas Savienības prasībām un standartiem, un arī notekūdeņu savākšanas sistēmā ļoti lielais avāriju skaits. Kad tiek plānos pabeigt šos darbus? Šie darbi tiek plānoti pabeigšanai uz šī gada, tas 2010. gada decembra mēnesi, bet izskatās, ka celtnieki šos darbus pabeigs ātrāk. Vēsturiski Lūznavas pagasta teritorija ir apdzīvota jau no 1. gadu tūkstoša pēc Kristus dzimšanas, par ko liecina Lūznavas pagasta teritorijā esošie sēnkapi. Pašreizējās robežās pagasts tika izveidots tikai 1971. gadā. Un kas vispār ir tas pozitīvais Lūznavā, jūsuprāt? Tā laikam vide, kurā mēs dzīvojam, jo mums tiešām ir ļoti skaists parks, skaista vietiņa, un bērni var saskatīt gan dabā to skaisto, gan arī cilvēkos, jo tad, kad ir cilvēks tuvu pie dabas, viņš ir daudz gaišāks, mīļāks, labāks.